Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Laikraksts The Guardian kā neveiksmīgu raksturojas Lielbritānijas ārlietu ministra Davida Kamerona vizīte Amerikas Savienotajās valstīs. Pārliecināt Trumpu, lai viņa partija atbalsta Ukrainas palīdzības atbloķēšanu Savienoto valstu kongresā, neizdevās. Kameronam pat nebija iespējas tikties ar kongresa pārstāvju palātas spīkeru Maiku Džonsonu, kas teorētiski varētu nodot balsošanai likumprojektu par palīdzības piešķiršanu. Vienlaikus ASV valsts departaments devis ārkārtas atļauju piešķirt Kijevai $138 miljonus, lai nodrošinātu rezerves daļas zenītraķešu kompleksiem Hawk un to remontu. Šīm pretgaisa aizsardzības sistēmām ir liela nozīme iedzīvotāju un kritiskās infrastruktūras aizsardzībā. Bez tam Amerikas Savienotās valstis ir nosūtījušas Ukrainai Irānas vieglos ieročus un munīciju, kas konfiscēti, kad no Irānas tika vesti Jemenas hutiešu nemierniekiem. Runa ir par vairāk nekā 5000 Kalašņikova automātiem, AK-47, ložmetējiem, snaiperu šautenēm, granātmetējiem RPG-7 un vairāk nekā 500 000 7,62 mm patronām. Washington Post vēsta, ka Trumps, ja viņš atgriezīsies Baltajā namā, grasās vērst spiedienu uz Kijivu, lai piespiestu Ukrainu atteikties no daļas savu teritoriju, Krimu un Donbasu ieskaitot, apmaiņā pret karadarbības izbeigšanu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā izdevumam Politico šādus plānus nodēvēja par primitīviem. Tajā pašā laikā Krievijas karaspēks pilnībā ieņēmis Pervomaiski, kas atrodas netālu no Donetskas. Kaujas par šo apmēram 2000 iedzīvotāju lielo ciemu faktiski sākās vēl 2022. gada augustā. Tagad tas ir pilnībā pārvērsts drupās. Un pāri visam Vācijas ārlietu ministre Annalena Bērboka vakar nāca klajā ar paziņojumu, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins gribot arī Harkivu nobombardēt līdz ar zemi. No kādiem avotiem viņas mēlusies iedvesmu šādam apgalvojumam pagaidām nav skaidrs. Latvijas politikas dienas kārtībā šodien visplašāk aprakstītā tēma joprojām ir bijušā ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa, kas pārstāv Jauno Vienotību, komandējumi. Ministru prezidente Evika Siliņa izdevusi rīkojumu uz dienesta pārbaudes laiku no amata atstādināt valsts kancelējas direktoru Jāni Cickovski. Ģenerāla prokurors Juris Stukāns šodien paziņoja, ka krimināla procesā par iespējamu izšķērdēšanu saistībā ar lidmašīnu līguma reisu izmantošanu tiks vērtētas Kariņa, ministru prezidenta biroja, valsts kancelējas amatpersonu un turisma aģentūras darbības. Valsts kontrolieris Edgars Korčāgins šodien nāca klajā ar paziņojumu, ka valsts kontrole rekomendē valdībai izstrādāt skaidru normatīvo regulējumu par valsts amatpersonu komandējumiem un speciāliem avioreisiem. Sijā Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums atgādina, ka jāpārslēdz dzīvojamo telpu īres līgumi. Līdzinējo beztermiņa līgumu vietā tagad līgumi tiek slēgti uz noteiktu laiku, ne vairāk kā uz 10 gadiem. Tam par pamatu ir grozījumi dzīvojamo telpu īres likumā, kas stājās spēkā 2021. gadā. Grozījumi skar līgumus, kas noslēgti līdz 2021. gada 30. aprīlim, tādēļ uzņēmums aicina pārslēgt līgumus līdz šā gada 31. jūlijam. Pretējā gadījumā Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums būs spiests vērsties tiesā strīda izšķiršanai. Daugavpils pašvaldība atgādina pašvaldības dzīvokļu īrniekiem, ka ir iespēja uz izdevīgiem nosacījumiem izpirkt dzīvokļus, gadījumā, ja tie ir ar tiesībām uz privatizāciju. Dzīvokli izpērk par tirgus cenu, kuru nosaka pašvaldības noteikts certificēts vērtētājs. Dzīvokļu izpirkšana iespējama arī uz nomaksu līdz 5 gadiem. Sērvēsts. Vakar mūžībā devies goda daugavpilietis, treneris un sporta pedagogs Henriks Silovs. Viņš bija pirmais Latvijas augstlaicējs, kurš pārvarēja 2 metru atzīmi 1959. gadā. Vairāk kārtējs Latvijas čempions augstslēgšanā un barjeras skriešanā, 38 gadus Henriks Silovs nostrādāja Daugavpils pedagoģiskajā institūtā, 32 no tiem bija sporta katedras vadītājs. Viņa izaudzinātie vieglatlēti kļuvuši par Latvijas čempioniem un ieguvuši godalgotas vietas. Radio Alise Plus kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēja tuviniekiem un piederīgajiem. Atvadīšanās no Henrika Silova notiks sestdien, 13. aprīlī 12. Līvānu katoļu katedrālē, Bēres stundu vēlāk vecajos Līvānu kapos. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbilda Sijā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio